Tā brīvi. Jā. Tā, mikrofonu slēdzam ārā. Nē, mēs varam vispār taisīt to podcastu tādā brīvā stilā. Mēs esam bipolāri, come on. Es domāju, ka tie, kas skatīsies, tāpat būs mēķi auditorija. Un nebūs tā, ka viņi tā, tur gan liela ceļi. Liela ceļi. Nē, kā viņi tur klausies, tā var nepiefiksēja? būt, jo es esmu estēts, es uzreiz redzu ceļus. No, es neesmu. Nepareizos, protams, ceļus, bet... Jā, tu ej pa visiem ceļiem, kas ir tā kā nepareizi. Jā, es arī esmu rāpos uz ceļiem savas mašīnas priekšā, tā kā ceļi manā dzīvē diezgan aktuāla tēma. Forši. Es esmu ceļos kritis. Kādas 6 reizes, laikam, bildinot līgavas. Visu cieņu, ka tu tik zemu nolaidies. Ko? Kādam jau ir jāpricās? Nu, man jau vajag darbu ļoti labi. Nu, tieši tā. Mēs sildam ekonomiku. Jā. Atbalstam aprites ekonomiku. Jā, Kāds es, apcās, kāds šķirās? Rūpēties par to, lai Lidijai visu laiku ir darbs un lai Lidijai pietiek riekstiem. Jā. Tas viss ir svarīgi. Aiz polārā loka. Aiz bipolārā loka. Man liekas, ka man vienkārši šorti bija. Ja tā būtu klēja, tad tā būtu trakāk, ja tā šādā brīvi. Tā. Jā, Tad tu esi bipolāris, tā dzirdēju. Aiz bipolārā loka ir šis podcasts. Jā. Raidījums podcasts aiz bipolārā loka. Šī ir pirmā pilota sērija, ko redzējis es un Lidija. Jā. Un kāds, kur... Un kāds varbūt vēl? Varbūt, ja tu šo redzi, tas ļoti izredzēts. Un tev ir jāskatās, tu nevari atstāt uz sīņu. Jo, ja tev atsūtīt šis video, tad mēs gaidām no tevis atsauksmes. Jā, vai ir labi vai ir slikti. Mēs nevaram ierakstīt, izlaist, un tad neviens neskatās vai pasaka, ka bija kaut kas slikti, mums vajag atsauksmes. Nu jā, mums vajag, lai nav garlaicīgi. Mēs nevaram pieļaut, ka šis podcasts ir garlaicīgi. Jo bipolārie cilvēki, viņi mēdz būt diezgan garlaicīgi, tāda dzīves nomāk, neko nedara, sēž mājās, neko nečilo. Jo bipolaritāte tā ir tāda slimība, ka tie, kas nezina par bipolāriem traucējumus, vēl pastāstīšu, kā man tas izpaužās. Nu, pastāst, kā es vienkārši esmu piepe, neko nedaru, man nekas dzīvē nenotiek, es neturpināšu šo taciņu. Jo bipolārie traucējumi, it's awesome, I love it, I hate it. Jā, tieši tāds arī ir, nu. I love it, bet... Patīk riebjas, ja? Man patīk, ka man ir riebjas, man bipolārie traucējumi. Es mīlu to, kā es ciešu no saviem bipolāriem traucējumiem. Jā. Man savukārt ir ārkārtīgi jautri, man nekad nav garlaicīgi, sāk iekuļos kodās likstās ikdienas piedzīvojumos un spēju atrast sev problēmas uz 5. punktu, jebkurā dzīves posmā, situācijā un iespējams pat izjūt ārā no šīs ēkas, man būs jau kaut kas nedod Dievs. Tiks izsaukts pēcdienās. Man šeit ir braukušas pēcdienās. Būtiski subbataljons. Jo ir bieži daudz gadījumu, es esmu ticies ar visādām autoritātēm, vienāk čalis tādās visās malas drēbēs, kērzās malas zābu, kuras nopakojas līdz malām, un saka, ar man to jābrauc uz slimnīcu. Un es viņam saku, kāpēc? Viņš brauc līdz mums. Es saku, ja nebraukšu, viņš saka, mēs to aizdīsim. Es saku, nu labi. Braukšu šādā. Jā, jūs esat stiprāk nekā es, jums ir ieroči un būs garlaicīgi, bet es, es esmu braucis ar policistiem daudz reižu, tā kā ekipāžā ar divām randaļietiem. Pa priekšu policija, kurā ir kaut kāda suba vai kas tam līdzīgs, un aiz muguras ātrie vai otrādi tādā uz tvaiki jau tandēmā. Jo man nevar savaldīt bez tādiem. Es esmu nevaldāms terorists, principā. Apdraud sevi un apkārtējos non-stop. Es neesmu braucis uz slimnīcu. Jā, Lidijai vēl nav tāda pieredze bijusi, bet viņi ļoti vēlās doties uz Veldrēm, es nesaprotu, kāpēc. Es arī nesaprotu. Nē, nu kā man vienkārši vēlreiz gribas izgulēties. Es neesmu izgulējusies jau vairākus gadus. Gulēšana ir mājas paredzēts arī to mācās. Man nav mājas. Nu, es tādēļ piedāvu šeit dzīvot, bet viņi tādi, te jau nav vietas vispār. Tik šauras, nav ko elpot, to tad durvis nav. Tur arī nav. Bet toties, viss kaut kas cits tur ir. Jā, ir apgleznāts caurums sienā. Caurums sienā? Nu, tur ir caurums. Tur, kur trenažieris stāvs, redzēja, ka tur ir caurums. Jā, nu, tas ir otra izeja. Jā. Ja nu gadījumā to te iesprūst. Man nesen gadījās iesprūst labē rīcībās, tāpēc šī tāpa ir priekš manis drošākā tāpa šajā mājā. Jā. Bet arī ir gadījies iesprūst čilī picā kaut kur stāknā labē rīcībās. Ka izdara gaismas, nevar atvērt durvis, kas bija maziņš, man bija tāda trauma, ka es vairs negāju stolot nekad. Nesam apgājis stolot kopš bērnības. Tikai sabiedriskā vietā? Nē, vispār. Es tur sevi. Nu, ir lēns metabolisms, viņš ilgs kaut kāds 15 gadus.
vienu pārtika pārstrādā. Šis ir arī komēdija podcasts. Es šauju vairāk, Bet es saprotu, ka tev blakus sēž pilnīgi blondīna, kas tic visam. Jā. Tieši tāpēc tas būs smieklīgi. Tev skatīsies, kā es tev vēl ceļu, kā es tev tā kā uz āķi uzvalku un izstāstu. Nevajag man kārt makaronas lūdzu uz ausīm. Varētu būt podkāsta apakšnosaukums makaronu kārša un lidēju uz ausīm. Makaronu lidēju uz ausīm. Jā. Es pagaidiet noņemšu tos makaronus un nākamajā epizodē es esmu ar izvārītiem spagetti sev uz ausīm. Armats jau uzkarinā. Tieši tā. Man patīk multēt. Man sauc par pļāpiņu reizēm, kad es aizrunājos. Man patīk pļāpāt savos storijos Instagramā. Tas man palīdz ventilēties. Mums bipolāriem cilvēkiem ir jāventilējas, citādi mēs nojūgsimies. Bet tā kā mēs jau esam nojūgušies, kur nu vairs vēl tālāk. Jā. Bet vienmēr ir kur. Ir vienmēr nākamais solis. Lidija ir Instagramā forša lieta tā, ka viņas Instagram cilvēki tiešām skatās un spiež sirsniņas un dalās un komentē un tā. Kamēr es paskatos, ka man skatās necik, bet tas arī nav svarīgi, jo man nav svarīgi, lai man skatās vai lai man dzird. Man ir svarīgi, lai man būtu šausmīgi daudz naudas. Jā, tas ir jums dzīvē vadmotīvs. Visu naudu man. Jūs atradīsiet šī video aprakstā manu bankas kontu, manu Revolut, manu PayPal, sūtiet visu naudu, kas jums ir kaut kas pats pāri. Armats ar mani padalīsies. Kādu procentu par podcastu izveidot? Šito dzēšanu daļā ārā, tas ir edits, atstājam sev, jā. Tādi mani konti un Lidijas, izdomās, kā to finansēt pasākumu. Jo podkāstu ieraktīšana maksā šausmīgi daudz, šis setups viss. Man uzmanība arī, un mana vadīšana nav lētā. Tas nav lētā. Jā, kāzas, tagad ceļās cenas. Precieties šogad, kamēr ir pa lēto pie Lidijas. Nākamajā jau ceļās cenas. Pie Lidijas vispār basic nav pa lēto. Lidija nav kāda lētā. Es taisu mājaslapu dārgāk nekā Lidija kāzas novada. Tas nav normāli. Jo es mājaslapu uzstāju 4 stundās, un Lidija pavada dienām gatavojoties kāzām. Nē, es ilgi mēnešiem gatavojos kāzām un 14 stundas vadu. Nu, man ir 4 stundas mājaslapu, viņa pabeigta. Viņa pavirši varbūt, bet nestrādā funkcijas. Es nestrādāju pavirši, es strādāju pilnu atbildību. Es strādāju ļoti ātri, gribu apprecēties ātri, varbūt es arī varu kāzas piedāvāt. 4 stundas. Jā, tu aizēji pie kā, tur paraksta papīrus un izdara visas lietas. Tā kā Las Vegasas kāzas. Tas, man liekas, nav Latvijā piedāvāts. Ir. Caur mani, starp citu, var apprecēties pat Meksikā, Gvatemalā. Nē, es domāju, ātri apprecēties. Latvijā ir obligāti, bet ātri to izdarīt. Var apprecēties ātri. Un tu vari nolīt ātras kāzas arī. Bet, protams. Teiksim, es domāju tā, ka es gribu precēties šodien. Nē, šodien ne, mēnesis. Redzi, šodien ir pēc mēnesis tiesā, jā? Nē, mēnesis iepriekš jāuzrakst iesniegums, pirmsraksts nodaļā un pēc mēneša lūdzu. Un droši vien to vajag zināt, jo es biju precējies. Kā tu nezini? Es nezinu, tās formātātas iekārtoju. Kas tu negāji rakstīt? Es kaut ko parakstīju, ko man lika parakstīt. Vienalga? Man nebija gluži vienalga, bet es tā neiedziļinājos tajā visā procesā. Kā tu neiedziļinājies, ko tu paraksti? Es neesmu jurists. Ja viņi tev būtu uzrakstījis, ka visa nauda viņai, tev nebūtu žēl palēma. Nebūtu žēl. Nu, re, kāds tu labs vīrs. Varētu ieteikt arī citiem. Jā. Tā kā es savu biju šo vīru, viņš bija tik labs pret mani, ka es pilnīgi visu laiku teicu, ka es varētu ieteikt savu biju šo vīru arī citām, jo viņš tik labs ir, nu. Jā. Ja viņš tik labs pret mani, tad viņš pret citām arī būs tikpat labs. Tas nav garantēts. Viņš pret visām ir labs nopietni. Tiešām, viņš ļoti labs cilvēks, viņam vienkārši, viņš jau ir gados. Vēl zemāk zem manu kontu, šī YouTube apraksta atradīsiet Lidijas bijušā vīra cilvēku gados kontaktu informāciju, rakstiet droši Facebookā, Lidija rekomendē 5 zvaigznes. Viņš ir brīvs, es tiešām dodu 6 zvaigznes, viņš tiešām the best of the best, un vienkārši man... Žēl viņam, cilvēciski ir. Jā, bet man viņš neder, mums pārāk liela gadu starpība izrādījās. Viņam ko 14 tagad ir un Lidijā jau būs 36 klītās. Nē, uz to pusi arī, protams, man ir. Viņš tikai pamatskolā, kur kas 10 darīt. Nē. Tu gadu starpība? Nē, vīrs man uz to pusi, uz otru. 60. Tā kā visi 60 gadīgi skatījuši šo podcastu, jums ir iespēja tik pie... Nē, 50 gadnieces, tas ir priekš jums. Jo viņš būs sajūsmē par 50 gadnieci, ja viņš tev bija izvēlējies kā savu sievu, jaunatlīgu, skaistu dāļu. Bet man tad nebija vēl pat 30. Vēl labāk. Tagad viņš noteikti ir pārdomājis, un sapratu, es tomēr gribu vecāku sievieti, tā Lidija man tā norāva jumtu, ka tagad man vajag kaut ko nopietnu dzīvē. Es bieži vien vienkārši, es aizēju no attiecībām traumatiski traumējot vīriešus. Bet viņi nav vainīgi pie tā. Tas ir manu bipolāro traucējumu dēļ.
Labi, ka man ir uz kā novelk vainu. Mēs neesam vainīgi. Te ir pelni, Lidija jau par pelnas galvas un vaino sev pie visa. Viņa sliktā, viņa... Es esmu sliktā, es eju projām, pa-angliski, no jo tev ir sērijas. jāpaliek ar cilvēkiem, ar kuriem tas nelaimīgs un ciet. Nu jā, tāpēc, ka tā vajag. Tev jāupurējās. Nu, bet visi upurējās. Lielākā daļa upurējās. Visus māc upurēties. Laimīga ģimene ir tā, kura nešķiras taču. Vai tu ne? Starp citu, jā, man ģimenē omīte, opītes, mamma saka, ka visu mūžu nocēvēja kopā un ķīvējās reizēm, bet tomēr visu. Saka, ķīvējās un mīlējās, viens otra pannu sasit, pēc tam žēl paliek un salaps. Nu, ko darīt? Tas ir tā. Jādzīvo, ka tik kaimiņi neredz, ka kaut kādas šitās... Kāda ķildas būtu, jā. Nedod Dievs šķirties. Zem paklāja paslaucīt visu, bet ne, jāturās ar kopā. Tu jau tāda kauda zem paklāja pāriet. Galā līdz nāvi jūs šķirs, ja jūs dodat to solim, tad nevar šķirties. Nevar šķirties, tas galīgi. Es ļoti atvainojos, ka es izšķīros, ja gadījumā kāds no maniem bijušajiem vīriem skatās. Tad var dabūt. Tad es nevaru. Tu vēl padomās, var atrakstīt vismaz iespējā dienās. Nevajag, es esmu bipolāra, es neiešu atpakaļ vairs 5. reizi, ne pie viena. 5. nedēļas. 4. vēl bija ok? Zin kā, saka līdz 7. Jā. Okay. Tās 2 nebūs. Nebūs, es būšu stingra pret sevi un turēšos. Es esmu vainīga, viss. Okay. Man ir pilnīgi citādāk dzīves pieeja. Es varbūt neesmu tomēr bipolārs tagad. Tagad sāk pārdomāt, kaut kas cits skaišu. Cik ir šis pārāk jautrs. Nē, es sevi nemācu vainot pie lietām, jo man bipolāra tāda ir tā, ka man neveidojas atmiņas, un par to, ko es esmu izdarījis, var atbildēt tikai Armāns, kurš apzināti kaut ko ir darījis. Un tā kā man draugs stāsta, mans brālis man stāsta, ka es viņam uz pīci uzlicu uz galvas un teica, ka tur mēs ēdīsim tikai kaut kādu lēto pīci, ja mums nav naudas vai kā tam vajadzīgi, bet uzlicu vienkārši fiziski pīci uz galvas. Es to neatceros, tāpēc es neesmu pie tā vainīgs. Tu izdarīji cits Armāns, tu izdarīji pagāns Armāns. Jā. Nē, man arī tad ir atmiņi švaki un vienkārši cita Lidija atgriezās pie visiem saviem bijušajiem un bijušajiem vīriem pilnīgā atrautā no realitātes stāvoklī, mēģinot izveidot kaut kādas attiecības, pēc tam atjāgusies Lidija gāja atkal prom. Jā. Viņi raudāja traki. Bet raudāt ir labi. Tas ir viens, otrs ir filozofija tāds viens kā tēsēji kuģis. Iedomājies kuģi, kas peld jūrā ļoti ilgus daudzus gadus un viņam krīt nos detaļas. Viens cits kuģis braucās muguši un visus tās detaļas lasa un dod jaunas vietā. Un beigās, pēc kādiem vairākiem gadiem, ir izveidojušies 2 kuģi. Viens no tēsēji vecajām detaļām un viens no jaunajām. Un kurš tad ir īstais tēsēji kuģis? Vai tie čaļi, kas lasīja visas tās detaļas, ko viņi tur met pāri bortam un uztaisīja to kuģi no vecajām, vai tas ir īstais kuģis, vai tomēr tas, kur tās jaunas salikt kopā? Tas jaunās. Nu, nē. Tā ir viena no filozofija. Tu nevari atbildēt to jautājumu. Tur ir prāta mežs tā loģiskā puzle, kurai nav atbildes. Tur nav atbildes. Tad, kas ir īstā Lidija? Kur? Re, kur sēž? Nu, tas arī ir. Kur sēž? Vai jūs tur ekrānā redzat, kur sēž? Vai var piepakstīt, pieskarties? Kas ir realitāte? Kas ir virtuālā realitāte? Kas ir īsts vispār? Vai āda ir īsta? Vai Lidija ir īsta? Lidija ir īsta. Bet jā. Bet varbūt arī nav. Īsta. Ja šo skatās cilvēki 3000. gadā kaut kādā arhīvā, tad sveiciens pirmkārt no 2025. gada, 14. jūlijas 8.14. Mēs esam 36 gadus veci, droši vien tagad 30 Mēs esam viena gada, kā izrādās. Viena gada, jā. Viena rada, esam radinieki. Māsa sen neredzēta, sen pazaudēta. Bet padomā, ja mēs šo ierakstam publicējam internetā nekas nepazūd. Un ja to dara kā es, tad ir vēl 5 kopijas, lai tiešām nepazūd, pat ja YouTube nomirst, vai TikToks, vai Instagrams. Tas nozīmē, ka šis paliks uz visu mūžu, visā pasaules vēsturē, kamēr vien cilvēks eksistē šis video. Varbūt ne tieši šī sērija, bet nākamā, bet aiznākamā nākamā, kurā mēs publicēsim, šo mēs arī publicēsim. Jā. Šī ir lieliska sērija, es nezinu, cik ilgi jau viņi iet, bet labākais podcasts, kāds ir bijis. Es nekad mūžā neesmu runājis par savu privāto dzīvi. Jā, tu neesi? Nē, beidzak, Dievs, es taču nevaru atzīties, ka man bijušas 2 laulības, abas šķirtas, un es vēl esmu kāzu vadītāja. Bez mazliet mans dzīves mērķis ir savākt 6 vīrus. 6 vīrus. Man nav 4 palika. Forši. Tas bija joks. Te būs pieteikšanās forma zem maniem kontiem un Lidijas bijušā vīra Facebooka. Būs pieteikšanās forma, kur kļūt par Lidijas vīru, būs jāizpildā foto,
ienākumu bankā, principā tā kā pieskaties hipotekāriem kredītam. Būs jāsniedz pēdējo mēnešu izraksts, lai azartspēles tur nebūtu kaut kādi telegram darījumi, narkotikas, alkoholu, mēs nelietojam abi divi. Jā, nekas traks, bet galvenais tā labs cilvēks. Un lai tic Dievam ļoti daudz un ar to... Nē, pagaidi, labs ar lieliem burtiem. Jā, LABS. Nevis vienkārši labs. Tiešām sirds cilvēks, tāds uz glābi kaķīšus. Un raud par putniņiem. Un raud, jā, ierauj putni sāk raudāt. Jo putni ir. Jā, un arī glauda galvu. Nu, tā kā, ka viņš man var paglaudīt galvu, kad es raudu, un kad man ir slikti, kad es metājos uz grīdas, tad vienkārši nejautā neko, neliek būt normālai, bet vienkārši atnāk paglauda galvu. Labi, pietiks par Lidiju. Tagad es meklēju sievu, starp citu. Man vajag tādu, kas nesūt man uz slimnīcu, tad man paliek trāk, un nemēģina izdomāt ieganstus, lai man nosūtītu ar tādiem ne īsti patiesiem apgalvojumiem. Nē, nosūtītu ar instancēm. Nu jā, ar instancēm, tos instancēm jau kāds izsauc. Lai man neaizved projām, lai mani tā kā apšupina un pasaka, Armand, tagad tu esi bišķiņ traks, bet tu varbūt var vēl padzīvoties mājā pāris dienas un nelikt daudz muļķības internetā, kā tu lietas. Vai kaut kāds cilvēks sarunāt? Tā vienmēr pārietas arī liek muļķības internetā, tas ir normāli. Viņas pazūd, ja tie storīgi pazūd pēc 4 stundām, tad tu vienkārši noskipo, aizmirsti un tu neesi to redzējis. Jā, tas nav nekas traks. Jā, bet šis video paliek uz mūžiem iedomājās tikai to. Nē, nu kā, vienkārši tu mānījās savās, kas trakākās var būt. Ko tu mājām izdarīt? Tu ko vari izdarīt? Trakākais? Kā es ne trakākais? Trakākais droši pat nomirtu, bet... Mājās tu negribi ļoti mirt. Tu gribi arī tieši pretēji, jo tu gribi dzīvot uz maksimālo jaunu. Es varu notērēt visu naudu un tad vēl mazliet. Tas ir droši vien trakākais, jo pēc tam ir sekas ilgi jūtams. Tas ir trakākais. Apprecēties, tas nav nekas traks. Nu, var izšķirties vienmēr. Jā. Gadījuma attiecības man nedara. Es esmu seriāli monogāms, vienmēr bildinu apprecos. Nē, gadījuma attiecības man arī nedara. Jā, tas nav iespējams vispār. Nē, tas ir iespējams, bet tas ir garlaicīgi. Tā man saprot nelegāli krimināli likuma kaut plāns par to. Nē, ir cilvēki, bet ir cilvēkam tas patīk. Kā tas var patikt? Tu izveidot tik īsu pietieši. Pagaidi. Mēs gribam, lai cilvēki ir pieņemoši pret mums, lai viņi saprot mūsu saslimšanu, lai viņi mūs nebaksta, nedīda, lai viņi pieņem mūs un tā tālāk. Mēs negribam būt pieņemoši pret citiem. Nu, tā tas īsti nestrādā. Nē, tu runā par sevi. Tu esi pieņemoši, tu esi saprotoši, tu esi labais cilvēks, es tā būšu sliktais gariņš. Tagad šis tieši tā podkāsta jaunā tēma. Labais policists, sliktais policists, labais bipolārais, sliktais bipolārais. Jo es domāju, ka cilvēki ir jāpamāca un jāiedod pakaus, viņi rīkojas nepareizi. Jo bet kādam tas ir pareizi? Nu nevar būt, ir objektīva patiesība, ir objektīva, kas ir pareizi. Ir morālas normas un ir, Jesse Berlins ir teicis, ka pastāv universālas vērtības skalas. Visos laikos, visos cilvēcēs, visās pasaulēs, visos laikos. Nogalināt slikti. Bet kādam garšo baltu kafiju, kādam garšo melnu. Tur mēs varam strīdēties. Tur nevajag strīdēties. Tur katram ir savu priekšrocību. Katram savu garšu. Bet nogalināt cilvēkus un sist kaķīšus un maz zvēnus sparīt, tas ir slikti. Visur vienmēr visos laikos. Mēs saprotam, bet pieņemsim. Un viens nakts sakari ietilpst pie cilvēku slepkavībām. Tas ir tas slikti. Dievs, kāda jēga pārgulēt ar vienu nakti un tad, kad tu gūsti izlaicīgi prieks, ka iesist savu perekliku no asīm un tad priecāties, tas bija tik foršs vakars, es tādu viņu aizmirsīšu un varbūt uzsit viņai bērnu un tagad vēl problēma, ka nav vairs man darīšana, tā viņi tiek galā ar to. Padomā, cik daudz cilvēku atšķirījuši dzīves tikai tāpēc, ka viņi izdomāja kaut kur no, tiesas. Tāda ir mana uzskati. Es tev piekrītu 100%, bet tā kā es cenšos pati būt ļoti saprotoša cilvēku. Saprast nevajag. Nevajag? Nē, tu vari būt saprotoši, bet tas čosmīgi. Bet es to nesaprotu, bet, Tu nevari pieņemt visus tādi, kādi viņi ir. Tev ir kādā brīdī jāpasaka stop, tas nav ok. Ja tu esi homofobs, tas nav ok.